Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Dzijas krāsošana ar augiem ir sena prasme, kurā tiek izmantoti dabiski materiāli, lai radītu unikālas, videi draudzīgas krāsas. Šī tehnika mūsdienās ir īpaši aktuāla, jo tā ne tikai saglabā kultūras mantojumu, bet ir arī videi draudzīga. Es esmu Dace Pudāne, tekstilmāksliniece, ar dzijām saistīta jau no agras bērnības, jo vecmāmiņai bija stelles, kurās viņa auda. Protams, paralēli, lai būtu stels, lai būtu ar kausu, bija arī aitas. Bija savas aitas, tātad viņas cirpa, un pēc tam bija vilna, un to vilnu vajadzēja nodot, lai pagatavotu dzijas, un tad viņas, protams, bija jākrāso. Pabeidzot skolu, pēc tam pamatskolu iestājos Rīgas Lietišķajos. Protams, tekstilu nodaļā, un tur saskāros tieši ar dzijas krāsošanu. Un tas ļoti aizrāva, jo mums bija skolotāja Skuiņa, kas bija izdevusi daudzas grāmatas, gan par aušanu, gan par krāsošanu. Un tad tur bija tā pirmā pieredze, gan kas saistīta ar dabīgajām krāsvielām, gan arī ar mākslīgām krāsvielām, ar ķīmiskām krāsvielām. Krāsojot dzijas, ja mēs mazliet pieskaramies tuvāk tieši krāsošanai ar augu krāsvielām, tad jāsaka, ka tad, kad tas ir uzdevums, mēs speciāli savācam augus. Mēs viņus vācam vasarā, ziedošus, augu lapas, mizas, un mēs varam uzreiz izmantot krāsošanā. Bet, protams, lai mēs to varētu darīt ziemā, mums ir jāsavāc, un tas nozīmē, ka ir jāžāvē. Svarīgi ir arī kodinātājs. Principā var izmantot dažādus kodinātājus, bet visvairāk mēs izmantojam etiķi, kas ir pieejamāks, un, protams, arī palnus sārmu izmantojam kā kodinātāju. Ja mēs gribam tumšāku tonu, tad mēs varam dzelzs sulfātu izmantot un mazliet siltāku nokrāsu vara vitriolu, bet tas ir jāpērk veikalā, bet zinot to, ka ar audzēkņiem ir tā, ka arī pašam mājās neturēs jau tur tās kodinātājs, bet palni un etiķis ir vienmēr. Man pašai liels pārsteigums bija šovasar, jo nekad to tomātu lakstu nebija tik daudz, lai kādreiz pamēģinātu un likās, ka, ja tik ļoti nokrāso rokas, kad, būs arī ļoti intensīvs tonis dzijai, bet, diemžēl, tā dzija ir nokrāsojusies, bet viņa ir ļoti, ļoti gaiša, skaistas nianses, bet pavisam gaiša. Protams, kļauju lapas arī nekas pārāk košs nav, bet arī ļoti skaistas nianses no rudenī no kļauju lapām. Tad, protams, ir pieejamas vīnogas, tās ir melnās vīnogas, sarkanās, jeb zilās, jāsaka pareizi tā, ka zilās vīnogas, un tad tie toņi, ko mēs varam iegūt. Bet, lai iegūtu šo te vēso toni, pirms tam vīnogas sula vai pašas vīnogas, šis ir izmantots pašas vīnogas, ir jāsasaldē. Un ja viņas sasaldē, tad tonis paliek vēsāks. Tad, protams, ļoti skaisti var nokrāsot dziju ar sēnēm. Un te jāsaka paldies Daugavpils tradīciju mājā. Viņiem bija meistarklase, un te es varu parādīt, cik skaistas nianses var iegūt nokrāsot ar sēnēm. Mēs krāsosim vilnas dziju. Vilnas dzija, pirms mēs ar viņu sākam strādāt, viņa ir obligāti jāizmazgā. Tad, kad mēs esam viņu izmazgājuši, tātad viņa ir izskalojuši, viņa ir mitra, slapja. Un krāsošanai mēs varam lietot tikai slapju dziju, viņa krāsosies vienmērīgāk. Mums ir jāsagatavo, piemēram, sārms kā kodinātājs. Lai sagatavotu sārmu, mēs izmantojam lapu koku palnus. To mēs izdarām iepriekšējā dienā, iebaram, piemēram, kaut vai burkā palnus, uzlejam vārošu ūdeni un lai viņš 24 stundas nostāvās. Tāpatās mums ir arī jāsagatavo augi. Augus pirms krāsošanas mēs arī
aplejam ar vārošu ūdeni un noturam tur tās 24 stundas, var arī īsāku laiku. Tad mēs to nolejam krāsu. Tad, kā mēs viņu nokāšam vienkārši caurdurī. Ja mums vajag palmu skāsti, tad mēs viņus nokāšam izmantojot marlīti, lai nav nevajadzīgās daļas iekšā. Kad mēs krāsojam dzīvi, ir jāatcerās, kad krāsošanas process, ūdens nedrīkst, krāsas šķidrums nedrīkst vārīties. Viņam jābūt kaut kādi 80 grādi un noteikti krāsošanas process ilgs vismaz 20 pusstundu, lai tā krāsviela uzsūcās dzijā. Dziju parasti mēs uzliekam uz kociņa un nepārtraukti cilājam. Mēs nevaram atstāt dziju ielaist tikai krāsu traukā, podā iekšā, tad tā dzija arī nokrāsosies raiba. Tātad nepārtraukti viņai ir jācilā. Un tad, kad dzija jau ir nokrāsojusi, to pusstundu bijusi tai krāsu šķīdumā, tad mēs viņu ņemam ārā, tad vai mēs liekam kodinātājā iekšā, vai ir arī otrs variants, kad mēs kodinātāju pieliejam klāt, un es runāju tieši par etiķi, kad mēs etiķi ieliejam tai krāsu podā iekšā. Un pirms liešanas mēs dziju izņemam ārā, mēs ieliejam iekšā etiķi un tikai tad samaisam un tikai tad liekam dziju. Tad, kad dzija ir nokrāsota, viņai pabijusi kodinātājā, krāsviela ir piekodināta, mēs dziju izskalojam. Mēs viņu skalojam tik ilgi, kamēr ūdens ir tīrs. Un kas ir ļoti svarīgi vilnas dzijai, tad, kad mēs viņu esam izskalojuši, izņēmuši ārā no trauka, kurā mēs viņu skalojam, tad viņa ir obligāti jāizsit. Ja dziju neizsit, tad viņa izžūstot tā kā salība pavedieni savā starpā pati cītiņa, bet ja mēs izsitam, tad vieglāk viņu ir notīt. Dziju nekad mēs nežāvējam saulē, saule izēd krāsu, dziju žāvējot arī nekad viņu neliek klāt pie plīts krāsnes tuvumā, kur ir karsums, nekad neliek uz radiatoriem, vienkārši viņu pārliek pāri, kur mēs žāvējam kāds striķis vai kādu citu iekārtu, kur mēs žāvējam veļu, pārliekam pāri, un tikai jāatcerās tas, ka dzija tek. Tātad apakšā noteikti jāieliek trauciņu, lai dzija notek, un tā pamazām viņu arī ik pa kādai stundai viņu pamainot, lai viņa pamazām izžūst. Mani sauc Digna Gordijenko. Es strādāju Saules skolā tekstila nodaļā, un līdzīgi kā mana kolēģe Dace Pudāne, arī esmu pabeigusi Lietišķās mākslas vidusskolu un mākslas akadēmiju. Strādājot Saules skolā un veidojot dažādus radošos projektus, pārsvarā viss, kas saistīts ar diegu krāsošanu, ar audumu krāsošanu, ir Daces lauciņš, bet es atkal kopā ar audzēkņiem krāsoto materiālu, dzijas, diegus, audumus pārvēršu gatavos izstrādājumos. Un man patiešām ir liels prieks, ka arī mūsdienās jaunieši izvēlas apgūt tādas senas amata prasmes un pielietot to savos projektos. Un kvalifikācijas darbos mūsu audzēkņi nereti aušanas tehniku izvēlas savam kvalifikācijas darbam kā realizācijas tehniku. Viens no kvalifikācijas darbiem pavisam nesen ir tapis ar nosaukumu No senatnes līdz mūsdienām, kur ar steļu palīdzību tika izgatavots tekstīliju komplekts, kurā audzēkne izmantoja arī ar augu krāsotu dziju. Darba procesā viņa dzijas krāsoja gan ar tomātu lakstiem, gan ar dažādām tējām, gan ar lapām, un tā izveidojās vesela dziju kolekcija, no kuras pēc tam tapa projekts un arī gatavie izstrādājumi. Man tā ir meditācija, jo augi paši gan smarža, gan tas, ka tu vari atslēgties no ārējās pasaules, un otra lieta, kad krāsošana tāpat kā mākslā, ka tu īsti sākot darbu nezini, kāds būs rezultāts. Un tas dod to gandarījumu un darba procesu un to pārsteiguma momentu. Jo dzīvē vienmēr mums vajag pārsteigumu. Un ja tu darot praktisku lietu
un vēl gūsti to pārsteiguma momentu, baudu, tad tas tiešām ir lieta, ar ko gribētos nodarboties ik pa laikam.